Janvārī pēc nejaušības principa atlasītajiem 300 valsts aizsardzības dienestā iesaucamajiem jāiziet veselības pārbaude Nacionālo bruņoto spēku medicīnas nodrošinājuma centrā Rīgā. NBS nodrošinās transportu turp un atpakaļ no vairāku pilsētu autoostām. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidāti piedalījās tradicionālajā Baltās nakts skrējienā no akadēmijas līdz bijušajai Latvijas kara skolai. Maršrutā kadetu kandidātiem jāpilda uzdevumi, pārbaudot viņu psiholoģisko un fizisko noturību. Militārajā bāzē Lielvārde notika pilna apjoma ārkārtas situāciju mācības, kurās gaisa spēki sadarbībā ar valsts operatīviem dienestiem pārbaudīja praktisku sadarbību ārkārtas situācijā, dienestu apziņošanu, ārkārtas situācijas novēršanu un seku likvidāciju, kā arī spēju evakuēt cietušos. Aicinām jauniešus līdz šī gada 15. jūnijam brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai 11 mēnešu ilgās apmācības uzsāktu 2025. gada janvārī.